tiešām varētu pateikt, mēs esam ļoti tādi gudri palikuši visi. Gudri, un mums vajag aizvien tāds dziļus domu graudus, lai kaut ko jaunu ieraudzīt, kaut ko atklāt jaunu, spēt saskatīt kaut ko jaunu, un lai mēs arī varētu līdz ar to pateikt, un tad mēs izskatāmies tādi ļoti gudri tādi. Man patīk tāds krievu vārds pradvinotī. Tādi kaut kādi uz visu fonu varam izskatīties, jo, zin kā, taču nepatīk. Lielāko daļu visu laiku tur uzskatīts par muļķi, un tagad, gribas kaut kā, paspīdēt. Un mēs arī, tāpēc arī Dieva vārdā reizēm mēģinājām atrast tāds dziļus kaut kāds domu graudus. Bet patiesībā, jā, Dieva vārds ir ļoti vienkāršs vārds un saprotams vārds ir, bet vairāk es redzu to, ka Dievs gribēs un paredzēs bija to, ka mēs dzīvojam to vārdu, ka mēs izdzīvojam vārdu, ka mēs burtiski to lietojam to vārdu savā dzīvē, nevis citējam, kā pantiņus tikai. Tas ir ļoti pareizi un labi, ka mēs mācamies, kā saka, no galvas, parasti, kad to pielīdzina, ka mēs rakstam to savām sirds plāksnēm. Bet tas var būt tikai kā skanošs zvārguls, jo 1. korintiešiem 13. nodaļa runā, ja tevī nav mīlestības, un tev būtu pat dziļākā atziņa, pat labākā atziņa, tu mācētu no radīšanas iesākuma to visu tik skaisti izskaidrot, bet tevī nav mīlestības. Tas ir pling, pling. Jā, labi. Tajā ziņā, ja tu zini par maizi, viss sastāvdaļas, tu varētu par graudiem pastāstīt, kādas tur vielas ir iekšā, tur kāds olbaltums un kādi hidrāti un vēl nezinu, kas tur tajā graudā ir un katru to sastāvdaļu tu mācētu izstāstīt. Bet ja tev pašam nav maizi, ko tas tev līdz? Tu vienkārši padā nomirs. Tev vajag baudīt maizi, tev vajag ēst maizi. Un tāpatās tas arī ar Dievu vārdu. Mateja evaņģēlija 11. nodaļa, nezinu, tur no 20. pantiņa, tur teikts, ka Jēzus iesāka norāt tās pilsētas, kas faktiski viņu nepieņem, neuzņem. Mīļais, Jēzus arī norāja. Atklāsim visiem numur 1. Jēzus norāja. Un viņš nopietni norāda, tāpēc, ka viņi nepieņēma. Mēs tiešām esam jaunajā derībā izlasam daudz brīnums, ko viņš darīja Kapernaumā. Un viņš te piemin Kapernaumu. Tu būsi nopostīti. Tāpēc, ka tu nepieņēmi vārdu. Tu redzēji, tevī brīnumi bija darīt. Patiesībā pats Dieva dēls pat tevi staigāja. Rādīja debes tēvu, rādīja brīnums visu, un tu nepieņēmi. Jā, un viņš to norāja. Bet es gribēju lasīt no 25. pantiņa. Tanī pašā laikā Jēzus iesāka runāt un sacīja, es tev pateicos, Tēvs, debes un zemes kungs, ka tu šīs lietas apslēpis gudriem un prātniekiem, un tās esi zināms darījis bērniem. Ko? Jo viņš pirms tam mācīja, visu laiku viņš bija mācījis Dievu valstību, par Dievu valstību stāstīja, par debesu valstību stāstīja. Un tāpēc, kad šīs pilsētas nepieņēma Dievu vārdu, šos vārdus sevi, nelika aiz aus, jā, viņi nāca, viņi saņēma dziedināšanas, bet nelika kaut ko vairāk aiz savus aus, lai atgrieztos no saviem grēkiem. Neatgriezās no grēkiem. Jā, brīnumi notika, bet neatgriezās no grēkiem, jā. Un šeit, ja es norāju pilsētas, un tagad viņš saka, Debes Tēvs, es tev pateicos, ka šīs lietas esi apslēpis gudriem un prātniekiem, un esi zināms darījis bērniem. Patiesi, Tēvs, jo tā tavs labais prāts ir noticis tavā priekšā. Visas lietas man ir mana tēva nodots, un neviens nepazīst dēlu kā vien tēvs, un neviens nepazīst tēvu kā vien dēls, un kam dēls to grib darīt zināmu, Tu gribi zināt par tēvu. Es gribu. Un tikai to dēls var atklāt. Tikai un vienīgi dēls. Jo viņš bija tēvu, kas ir piepildījums šeit uz zemes. Un tālāk.
zinām, nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Ja ir bēdas, kaut kas spiež sirdi, nospiež sirdi, ja es saku, nāciet pie manis, ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēmprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Ņemt Jēzus jūgu. Tu esi aizdomājies, kas ir tāds, kas ir jūgs. Tas nozīmē, ka tev tā kā nasta kaut kāda, kaut kas smags, ka tu kaut ko velc, kaut kas ir vai jānes, ka tas kaut kas, kas spiež sirdi. Un tad tev lielākajai daļai visiem ir bērni. Kā tas ir, kad tu bērnam esi kaut ko mācījis, teici, dari to, dari šitā, un viņš tev nav paklausījis un izdarījis pretēji. Kā tur ir tas? Tad ir bēdīgi, tev nāk tā kā dusmas pat virsū jau viens puses gribas slānīt pa pakaļ kārtīgi, no otrs, protams, tu arī negribi to darīt, tāpēc, ka tu mīli to bērnu. Bet tu esi mācījis, stāstījis un neklapē ar ausī. Un tas ir tas, kas nospiež mūsu kā vecāku, kā saka, vecākiem sirdis. Ja? Un arī šeit bērniem ir raiz, kad es tā baigi gudri pierakstīt sev. Bērniem ir raizes, ka tu detēs nestāsti. Bērniem raizes tad, kad tu detēs nestāsti. Un kā es to ieraudzīju, ir bērniem, kad tu saki, tu to nedrīkst darīt, kaut kādas lietas, tu pasaki, tu nedrīkst darīt, neaiztiec to, nedari to, un viņi nesaprot, kāpēc. Bet tu reizēm viņam pat nestāstās lietas, kāpēc to nevar, tāpēc, ka tu apzinies, viņš jau maz, viņš tāpat to nesapratīs. Un atcerieties, bija, ja es teicu tāds vārds, man daudz, kas jums būtu jāatklāj, bet jūs to nespējat vēl paņemt. Ja, ka mēs vēl nespējam reizēm kaut kādas lietas paņemt, bet vienkārši tēvs pasaka, nedara tā, vai mamma pasaka, nedara tā, bērni tomēr ietiepīgi grib darīt tādu. Un tad, kad tomēr izdara tās lietas, tad parasti ir kaut kāds sāks, neaiztiec karstu, tu bērnam pateiksi karsts, viņš nesaprot, kas ir karsts, bet tad, kad viņš apdedzinās pirkstus, nākamreiz viņš jau sāk saprast, kas ir karstums un kā tas ietekmē visas tās detaļas, kā saka, sāks mācīt viņam fiziku, ja? Kā siltums izdalās, izplašās un vēl kaut kāds. Ja? Bet ir kaut kāds reizes, ka mēs vienkāršiem vārdiem sakam, nedara to vienkārši. Un ja mēs tā skatāmies, patiesībā Dieva vārds arī lielāko daļu ir tāds. Vienkārši Dievs pasaka, nedara to. Bet tādām lietām ir arī dziļums ir kaut kāds apakšā. Vai arī dari to, Dievs saka, ka tu darīsi tā un tā un tā, tu būsi svētīts. Un tad, kad tu iepazīsti Dievu vairāk, kad tu ieraugi viņu būtību, kad tu viņu iepazīsti, tad Dievs tev var sāk rādīt kaut kādā laikā, kā viss, kā miedarbībā, viss notiek secīgi. Gluži tāpatās, kad uznāk sniegs, sāk snikt sniegs, zeme piesniegt, kļūst balta. Bet ir jānotiek kaut kādām situācijām, lai tas sniegs sāktu kust kaut kādā brīdī. Temperatūrai jāpaliek siltē, un tikai tad viņš sāk kust. Nekas nenotiek savādāk. Tāpat arī mūsu dzīvē. Ja mēs sākam sēt, tad mēs arī pļausim. Kamēr tu nesāc sēt, nekas nenotiek. Un reizēm šīs Dieva lietas ir tiešām tāds ļoti vienkāršas, saprotamas, bet tajā pašā laikā, ja es saka vārdiem, tu esi to aizslēdz gudriem un prātniekiem. Gudrīšiem un prātniekiem. Un, ziniet, un to pašu atklājas bērniem. Un no vienas puses varētu pateikt, tas jau šīs pasaules gudrniekiem. Un pa lielam jā, šīs pasaules gudrnieki vispār nesaprot. Bet mēs arī, kas sevi uzskatām par Dievu bērniem, reizēm paliekam ļoti gudri. Mēs paliekam tik gudri, ka mēs reizēm nevaram izkāpt no laivas ārā un lai iet pie Jēzus. Mēs baidamies izkāpt no laivas, tāpēc, ka mēs zinām, jo mēs esam gudri. Tur ir ūdens, tu liks kājas, tu grimsi. Un tu nevari iet uz priekšu.
fiziski tu nevari kalnam pateikt, meties jūrā, jo tas ir kalns. Viņš kā iesakņojies, piesies pie zemes. Viņš kā viens vesels. Kā tu vari kalnam pateikt, meties jūrā? Nu kā? Ja es pateicu, ja tev ticība būs kā sinepi graudiņš, un tu pateiksi kalnam, meties jūrā, protams, mums kā mācītājiem uzreiz visiem gribās pateikt, un tas jau domājot tāds tēlēni, kalns tev tā kā problēma tavā dzīvē. Jā, mums reizēm atnāk problēmas tiešām kā liels kalns, kur tu saproti, to atrisināt es nespēju. Es nevaru pats vairs šīs lietas atrisināt. Man vajadzīgs kaut kāds brīnums no Dieva. Un varbūt problēmas kā kalni. Bet ja es teicu vienkārši, viņš neteica, iedomājieties, tavas problēmas kā liels kalns. Viņš teica, tu teiksi kalnam, meties jūrā, un viņš metīsies. Ja tu ticēsi. Un redziet, te ir, ja nekļūsim kā bērni, mēs nevaram to paņemt. Mēs nevaram paņemt lietas. Tajā pašā laikā zem šīm lietām ir apakšā liela Dieva gudrība. Tiešām slēpjas gudrība. Kā tas viss notiekās, kā darbojas ticība, kā tas ietekmējās, kāpēc mums jāapvelk visi Dieva ieroči, kāpēc jāliek bruņu cepuri. Nu nevis, lai tu ietu kā kaut kāda, šīs te modas skats pa mēli. Ar ieroči. Staigāt, pastaigāt, kāda man cepure šodien. Un izvalk zobenu, lai labi izskatītos. Da nē! Tu neesi manikens veikalā izlikts par putnu biedēkli dārzā. Tu esi ielikts, lai tas darbotos. Un tam ir nozīme lūkšanai, nozīme ticībai. Tam visam ir jādarbojas. Bet, lai mēs to saprast, mums vajag vispirms kļūt vienkāršiem kā Dieva bērniem. Jo lietas, kaut kādas lietas, kuras mēs nespējam paņemt. Jēzus šajā tekstā saka, mācieties no manīm, es esmu lēmprātīgs un pazemīgs. Un ziniet, kad arī dzīvē nekas nenotiek tāpat vien. Bija kaut kāds laiks, es to esmu bišķi dalījies kādreiz, bija tāda, ka cilvēki kaut kādu atsūta man kaut kādu rakstu vietu tādu, un es uz to visu skatījos, jā, pareizo pantiņu citētāji kārtējai, kas vienmēr citē pareizi pantiņas, tiešām kaut kur savā sirdī bišķi tā kā to nicināja. Bet, kad manā dzīvē bija notika kaut konkrēti notikumi, es to visu pārvērtēju un sapratu, ka nekas nenotiek tāpat vien. Ja cilvēks kāds atsūta kādu raksturvietu, tad Dievs ir licis sirdi, lai es to izlasu, lai es apdomātos, padomātu par to, ka tam ir pravietiska nozīme kaut kāda, ko Dievs ar to grib izdarīt manā dzīvē. Un, ziniet, un es sāku piedzīvot aizvien vairāk svētības, kad es sāku to pieņemt. Es varu atraidīt. Jā, es varu pateikt vārdam, nedarbojas. Vispilgtākais tas notikums, kad mums bija ar manu meitiņu Samantiņu. No rīta sēžu, lasu Bībelīti, un māsiņa atsūta Jēzu Kristu, precīzi nenocitēšu, bet kad es bīšos no Dieva, tas bija no psalma, tagad nepateikšu, kur, bet redzēt, labi, kad ir sieva, slavu Dievam par sievām, kas bīstās Dievu, viņa bērni būs pasargāti kā drošā cietoksnī. Un man pirmajā brīdī tikai par vienu bērnu, kurš māk iepīties nepatikšanās, un, protams, uzreiz, bet tajā dienā Dievs pasargāja manu meitiņu no noslīkšanas. Un tad es sapratu to, ka tas nav tāpat vien. Kāpēc? Tāpēc, kad atsūtot šo pantiņu, es viņu lasīju, es atraisīju vārdus. Dzirdiet? Es atraisīju vārdus. Ja es bīstos Dievu, mani bērni būs pasargāti. Es atraisu debes tēt, paldies Tev, ka Tu dod šo vārdu, un mani bērni būs pasargāti. Un Dievs tiešām tajā dienā izglāba manu meitiņu no noslīkšanas. Tas nav tāpat vien. Un lūk, un šeit, ja es saku vārdus, mācieties no manīm lēmprātību un pazemību. Un šajās dienās, kāpēc to stāstīju, un kādu sprīdi atpakaļ, man viens brālis iedeva grāmatiņu. Viņi jau sen sarakstīja grāmatiņu. Un, ziniet, viņš stāsta burtiski sapni, ko viņš pravietis sapni izdzīvoja. Un es burtiski to grāmatu lasu, burtiski ēdot, jo es viņu varēju ātrāk izlasīt. Viņi jau sen bija sarakstīti, bet līdz maniem neatnāca.
Bet atnāca īstajā brīdī, kad manā dzīvē ir kaut kādi notikumi notikušies, kad es lasu, es redzu, kā tas darbojas, jo es to biju izdzīvojis un es saprotu, kā tagad tas viss notiekās. Un tam bija mērķis, un kāpēc? Un šajā grāmatā vislielākais mērķis bija tajā ziņā, ka tur uzsvars bija tiešām uz pazemību. Tur par kaujām, par cīņām, garīgām cīņām rakstīts, bet ļoti parādīts, cik svarīgi, kas tiek ļoti augstu vērtēts garīgi pazemība. Pazemība, kas Dievam ļoti patīk. Un tāpēc teikts, gudriniekiem neatklājās un prātniekiem. Bet iesaka, mācieties no maniem, es esmu pazemīgs un lēmprātīgs. Jūs zinat, raksturvietu Jesejas 53. nodaļā, Jesejas grāmata 53. nodaļa, es tikai 2 pantiņas lasīšu, tur tas viss tā nodaļa, ir tāda ļoti spēcīga par Kristu, pravietojums par Kristu. Un izlasīšu no 2. līdz 4. pantiņam. Viņš tā kunga kalps uzauga neticīgā pūļa priekšā kā atvas, kā sakne atzarojums izkaltušā zemē. Viņam nebija nekāda izskata, nedz arī kāda skaistuma, lai mēs to ar lapatiku uzlūkot. Tur nebija arī nekā ārēji redzam, lai mēs viņā būtu atraduši ko patīkam. Taisni otrādi viņš bija nicināts, labāk ļaudis no viņa vairījās. Vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās, tāds, kura priekšā aizklāja vaigu. Tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām. Taču viņš uznes mūsu sērgas, ciešanas un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kuru pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu un Dievu satriektu un nomocītu. Jēzus atstāja debesu godību. Viņš paša Dieva dēls. Jānis, kad viņu apraksta, viņa godību, tā, ka viņā pat, kā saka Bībelē, viņš jūt pakrit kā mirs. Viņš nevarēja burtiski nostāvēt tās godības priekšā, bet šeit uz zemes viņš bija uzvilcis vienkārši drēbes. Vienkārši uz viņu skatoties, viņš nebija kā ķēniņš ģērbies. Kaut kā mums parasti patīk citēt, ka viņam bija drēbes no viena gabala uzšūts, un tā laika tas bija ļoti dārgs, un to visu tā mēģināt uzpūst, bet es to ieraudzīju burtiski kā no šīs grāmatas, kur lasīju, kad cilvēkam, kurš bija Dieva bruņās ģērbies, kam bruņas spīdēja un laistījās tik spoži, ka gan izvēja paša acis, kā saka, apžilba no tā spožuma, un gudrība viņam iedeva uzvilkt mantiju, kas bija kā pelēka drāna, tāda pelēcīga, nekāda izskata, tāda, kad liekas kā necila, bet kad viņš uzvilk šo mantiju, viņš varēja redzēt skaidri, un viņš redzēja, kur ir pretinieks. Viņš nebija apžilbis. Viņš varēja redzēt skaidri, un tajā pašā laikā, kad viņš šo mantiju uzvilka, viņš gāja, turpat eņģeļi locījās viņa priekšā, paklanījās, atdeva godu, un viņš brīnījās, kāpēc. Tāpēc, ka šie eņģeļi teica, uz tevīm ir mantija. Un man tas tā savilkās šīs Jēzus drēbes, ka viņš šo debesu godību atstāja, kur viņš staro milzīgā spožumā. Viņš uzvalk šo laicīgo, vienkāršo apģērbu, cilvēcisko, kuru skatoties, kā es tikko lasīju, liekas, ne pēc kā tāda diža, nekā tāda varana, gluži kā viens no mums. Lai ar tādu lapatiku mēs viņu uzlūkot. Un viņš jau parādīja ar to, ka viņš ir pazemojies. Viņš gatavs kaut ko uzvilkt vienkāršāk. Un tajā grāmatā, kas bija liels tāds uzsvars, uz to bija, ka daudzi, kas bija piedzīvojuši tādu Dievu godību, kas ir dabūjušies spožās vairogus un bruņas, kas drāzā gribēja skriet virsū pretiniekam, lai uzvarētu pretinieku, viņi paskrēja vienam ienaidnieku pulkam garām, kuru viņi nepamanīja. Un ienaidnieku pulks ir raidīja bults viņiem mugurā, kur mugura nebija aizsargāta, kur no vairoga. Viņi tika savainot, ļoti sāpīgi savainot, tikai tāpēc, ka viņi paši bija apžilbuši ar to slāvu. Un jāsaka, mācieties no maniem pazemību. Es zinu, ka mēs esam dalījušies, mēs esam bijuši seminārā
kur viena gudra sieviete mācīja, un viņas tie vārdi bija pats sliktākais, kas ir mazi panākumi. Mazi panākumi, tas ir tiešām kā šie godības drēbes, kas kaut kas spīd, tu esi kaut ko sasniedz, es tagad zinu, kā vajag, kā pareizi, un mēs dižojamies, un pats sliktākais ir mazi panākumi. Mēs pazaudējamies, mēs sakam atrauties no zemes, mēs sakam pacelties, mēs paskrienam garām, un ienaidnieks mūs ar lepnības bultām savaino, notriec, ja? Un tāpēc, kā saka, gudrīši to nespēj satvert Dievu lietas. Jēzus māca pazemību. Un tas liekas, ka mūsu prātos tas kā tas iet kopā. Kā tas var būt kopā? Man taču vajag kārtīgi, riktīgi reizēm pateikt spēcīgi, bet reizēm tā nav. Un reizēm mums grūti izprast Dievu vārdu, bet tajā pašā laikā, cik svarīgi, ka mēs mācamies burtiski noliekties debes Tēvu priekšā, lai klausītos viņu, lai sadzirdētu viņu, jo pats gudrākais ir tas, kad mēs savienojamies ar debes Tēvu uz vienu viņu. Patiesībā nevis tas, kad es pieaicinu Jēzu, lai viņš nāk un svētī manus ceļus aiziet, nē, bet patiesībā pazemība ir tā, ka es mēģinu saklausīt savu kungu radītāju, lai es varu būt tajā vietā, kur viņš man ļauj būt un ko viņš ir paredzējis man. Dzirdiet? Nevis Jēzu es uzlieku uz saviem ceļiem, bet lai es varu noskaņoties uz Jēzus ceļa un būt tajā vietā, kur man jābūt. Dzirdiet? Tā ir vienkārši pazemība. Arī vēl par gudrību, kas man iet, 1. Korintiešiem 3. nodaļa, 18. 19. pantiņš. Lai neviens sevi nepieviļ. Ja kas jūs starpā tur sevi par gudru šīs pasaules lietās, tam jātop ģeķim, lai tas kļūtu gudrs. Jo šīs pasaules gudrība Dievu priekšā ir ģeķība, jo ir rakstīts, viņš satver gudros viņu viltībā. Šīs pasaules gudrība Dieva acīs ir ģeķība. Un liekas, bet kā taču viss tehnoloģijas, raķetes šauj gaisā, mēs skatāmies telefonos, tā ir šīs pasaules gudrība. Taču tās ir kaut kādas lietas, bet Dievs to saka, tā viss ir ģeķība. Tas viss paies. Un tā jau ir, ja mēs spiestos pie Tēva vairāk un vairāk, tad mēs spētu apzināties arī tām šīm laicīgām lietām, tām ģeķīgām lietām, arī to otro pusi, to ļaunumu pusi. Bet mēs bieži vien zinām, ka tas ir ļauni, bet pēc viņām nevaram. Jā, bet tajā ziņā, ko Jēzus rāda, patiesībā, kas grib būt gudrs, tam jānāk pie Dieva. Un savu gudrību bišķi jāpaliek malā Dievs, ko tu gribi Dievs dot. Vai slikti, ka tu esi gudrs šajā pasaulē? Nē, tas ir labi, bet svarīgākais, lai caur to gudrību tu nekļūtu augstprātīgs. Dzirdi? Lai nekļūtu augstprātīgs. Jēzus teica, ņemiet manu jūgu. Un es domāju, kas tas ir viņa jūgs? Un tāpēc stāstīja par šiem bērniem. Un tad iedomājies, ainu, mēs esam viņa bērni, viņa lolojums. Un kur mēs daram visu laiku nepatikšanas. Jēzus teica, kas man tic, tas arī tos darbus darīs, ko esmu vēl lielāks. Bet tajā pašā laikā, ja jūs man saucat par kungu, tad klausiet manām pavēlēm, maniem rīkojumiem, faktiski, ko Jēzus teica. Un viņa rīkojumi daudz, un tie patiesībā atsaucās uz veco derību. Tie atsaucās uz veco derību. Ja kas klausa viņam, kas paklausa, ja mēs neklausamies, ja mēs ignorējam, mēs paši esam gudri, tad mēs burtiski tieši kā mūsu bērni sadara lietas, uz ko mēs sadusmojamies. Tieši tāpatās mēs daram sāpīgi Kristum. Dzirdiet? Kādā vietā taču teikts, ja mēs pēc šīs pestīšanas, saviem vārdiem teikšu, pēc pestīšanas saņemšanas tīši grēkojam, mēs sminam viņa asins kājā. Mēs sminam viņu žēlstību kājā. Ja mēs esam saņēmuši
pestīšana, dārga pestīšana, mūsu grēki piedot. Un es zinu, ka Kristam kaut kādas lietas nepatīk, tēvam nepatīk. Un es daru apzināti. Tur vairs neatliek vieta upurim. Bībele to saka. Tas ir tas, ko mēs darām sāpīgi. Tas ir tas, un te ir tas, kad svarīgi, ka tomēr, ka nevar tā, ka es esmu atpirkts un daru, kā man ienāk galvā. Tā nav. Tā nav. Jo tāpēc Kristus runā par to, ja jāizlīdzinās, izlīdzināt, tad piedot. Ja vajag piedot 7 reizes, 7 reizes piedot. Bet arī piedošana ir rakstīts, kā izlīdzināties. Ka mēs ņemam visu lietu. Un man ir cilvēki bakstījuši tāpat, teikšu, ko tad tu nedari tā vai tā. Ziniet, tad, kad es redzu kaut kādas lietas, es cenšos līdzināties, kuras redzu, kas nav pareizi. Es cenšos, jā, varbūt nesnāk uzreiz. Ir laikam varbūt jāpiet, lai ieraudzītu kaut kādas lietas, kas tiešām jāmaina. Jā, var būt tās. Bet tajā pašā laikā es cenšos nākt atpakaļ. Nākt atpakaļ un labot savu dzīves ceļu. Dzīves ceļu labot. Tāpēc ļoti labs piemērs Bībelē ir Sauls un Dāvids. Ja pēc noziegumu smagumu, ja mēs cilvēcīgi skatāmies, Dāvidam grēks bija lielāks. Viņš savu grēku dēļ nokāva cilvēku. Viņš savu grēku dēļ nokāva cilvēku, lai baudītu savu, apslāptu savu grēku. Sauls, nevienam cilvēkam pāri nedarīja, pat atļauju. Paņemiet, tur lopiņas, vēl kaut ko tur, lai jūs labi jūtaties. Un tomēr Dievam patīk Dāvidas sirds. Jo tāpēc, kad pat tika uzrādīts grēks, Dāvids krita uz savu vaigu. Es esmu grēkojis. Esi man žēlīgs. Sauls tajā pašā laikā teica, labi, bija, kas tur, bet atnāc Samuel, man parādies cilvēku priekšā, ka viss kārtībā, jā, es biju nepareizi darījis, bet davai rulējam tālāk, ja? Nē. Tur nav grēka nožēlas. Jā, un tāpēc šīs lietas ir, ņem manu jūgu, un es domāju, ka riņķī ir cilvēki, kas ir sāpināti, varbūt pats es sāpinās, kādi citi ir sāpināši, ka mēs cenšamies iet šo pazemības ceļu. Pazemības ceļu, ko Kristus gāja. Viņš nonāca, atstāja savu godību, visu savu godību, lai glābtu. Cik varēja aizskriet, iet palīdzēt kādam, cik vien spētu to darīt. Ja mans kungs to darīs, tad tas aicinājums arī man, jo ja es teicu, mācieties no manīm, mācieties no manīm, mācieties no manīm. Jēzus ietekme pēc pasaules gudriem, šodien pasaules gudrie mēģina visādi ietekmēt, lai pakļautu cilvēkus visādi. Mēģina izdomāt likumus, mainīt konstitūcijas un visu pārējo, kā 2. psalmā teikts, viņi apvienojušies, lai sarautu saites ar to kungu. Tas viss piepildās, tam jābūt. Tas laika noslēgums, kas tagad notiekās, bet Jēzus nevienam neuzspied savu varu, bet viņam sekotāji ir miljoniem. Neviens ķēniņš tādas pārmaiņas nav izdarījis. Jēzus pats ar savu roku nepierakstīja nevienu grāmatu. Bet par viņu ir sarakstīts tik daudz grāmatas. Viņš neuzspieda. Mūsu varniem mēģina uzspiest, lai tu būtu paklausīts viņam, sekotu viņiem, būtu, kā saka, beziedri un paklausīgs. Mēģina uzspiest visu kaut ko, un cilvēki pretojās, nepieņem. Tāpēc, ka var redzēt, ka Kristu ir dzīvība. Viņš no vienas puses kā prasa, bet tajā pašā laikā viņš dod pretī dzīvību. Viņš prasa, no tevīm varbūt 2 maizītes paprasa, bet lai pabarotu 5000. Viņš no tevis paprasa kaut ko bišķiņu, lai tu varbūt padari, bet lai to ietekmētu ļoti daudz cilvēkus. Bet šī, ka mēs kļūstam kā bērni, nevis mēģinam izlobīt, kāpēc, kā tur superkrutā tur sistēma notiksies, vai man tas patiks vai nepatiks, tad man vēl jāsaprot, vai atbildēt jā vai nē pareizi. Parasti, ka mācītāji saka,
kaut kādu uzdod jautājumu, tu nezini, kā atbildēt, lai neizgāstos, ja? Kā eksamenā. Ja? Ko viņš ar to domā? Un tāpatās arī uz Jēzus, ja? Ka mēs ko viņš ar to domā? Nē. Ka mēs paklausam Kristumu, ka mēs mācāmies būt vienkārši kā bērni. Dievs teica, dari tā. Nevis, ka es mēģinu izanalizēt, kāpēc, kādēļ. Es vienkārši pieņemu un daru. Un tas arī nozīmē to, ka tu vienkārši pasaki kalnam, meties jūrā. Un viņam jāmetās. Un ja nemetās, kāpēc, kādas ķīmijas pēc rezultātā fizisko notikumu dēļ kalns nemetās jūrā. Un tu lasi grāmatu vienu pēc otras, bet, kad es nāku pie radītāja, debes tēt, es teicu kalnam, meties jūrā. Bet viņš nemetās. Kāpēc? Kristu. Kas man ir vajadzīgs? Un es ticu tam, ka Dievs pats arī uzrādīs. Jo katram tas var būt savs. Dzirdiet? Katram var būt savs cinīts, aiz ko mēs paklūpam un nokrītam. Kas mūs kavē piedzīvot šo patieso Dievu spēku savā dzīvē. Katram savs cinīts. Bet, kad mēs kā bērni atnākam tev priekš, bet man nesanāca. Tēti, tu teici, ka būs tā un tā, bet man nesanāca. Un tu teici paprasīt, tu darīji tā vai šitā? Atceros, ka puika bija tāds vēl mazs gailēns. Mazs gailēns. Viņš atnāk, tur puikas man darīja tā un tur kaut ko tur mēģina viņi tur iebuhņīt. Un es viņam saku, bet tu gadījumā viņiem kaut ko neteici? Tāda pauzīt. Pateic. Un ko tu pateici? Un tad viņš pateica. Es saku, labi, ka tu ar zilu acu neatnāci vēl. Un pareizi viņi tev tur darīja. Tāpēc, ka tu darīji nepareizi. Tu darīji nepareizi. Jā, ir kaut kādas lietas, ka mēs zinām, kāpēc man nodarīja pāri, kāpēc valsts man ietekmē, kāpēc viņš man uzbruka, kāpēc nenotika tā un tā un tā. Bet, ka mēs varam atnākt pie savu tēva un runāties. Un tad, kad mēs lasījām no Mateja evaņģēlijas 25. nodaļas, viņš teica, Tēvs, tev pateicos, ka gudriem tas ir aizverts, un viņi nesaprot. Viņi mēģina sēdēt un filozofēt, kāpēc nesanāca. Bet bērniem tu esi atklājis. Bērns pienāk pie tēva. Es mēģināju, man nesanāca. Kāpēc? Tēt, tas grib... Tagad ir laiks, tagad tu gribi saprast, tagad es tev paskaidrošu. Pienāca laiks, lai iemācītu tev kaut kādas jaunas lietas. Un viņš arī mācīs. Ja Jēzus, Dieva dēls, nonāca šeit uz zemi, tad arī mums pienākās līdzināties viņam. Atstāt kaut kādu, varbūt savu godu, savu spožumu kaut kur un uzvilkt šo necilo mantiju virsū. Un varbūt izskatīsies, tā kā bomzīts, kaut kāds, taču varēja kaut kā gudrāk kaut ko izdarīt. Nē, bet tāpēc, ka Dievs man teica darīt tā. Dzirdiet, es esmu stāstījis par piedošanu, kā savā laikā, ka bija iedevis draugam naudu, lai viņš tur izdara kaut kādas lietas priekš manīm, un beigās viņš ar visu naudu pazuda. Viss reālais prāts dod pa muti, izspied atpakaļ, vai vēl kaut kādīgi. Es nezinu, vai pats nebūtu dabūjis tajā brīdī pa muti atpakaļ, zin kā parasti, kad divi gaļi sakaujas, ja. Ir taču veidi, kā izspiest ārā, visādi veidi, ja. Īpaši 90. gados tur bija kāda cilvēkiem izdomas nenāca, lai dabūtu kaut ko ārā, izspiest no kāda. Jā, varbūt veidi, bet vienkārši atlaid to. Kas viegli nāc, viegli aiziet. Atlaid to. Bet kā tā taču liela nauda? Atlaid to. Atlaid. Racionālajā prātā. Nav pēc šīs zemes loģikas. Kāpēc? Tāpēc, ka par to naudu varēja nopirkt to. Pats staigājis caurās zeķēs. Vismaz zeķis varēja nopirkt. Labi, zābaki bija noplīsuši. Zābakus varēja nopirkt. Sev kaut kāds uzvilkt. Es atceros, tie laiki bija tiešām grūti laiki. Apavu noplīsuši vajag apavus. Mēs ar sievu laimīgi pēdējo piecīti izvilkuši no savas zeķes ārā. Nevis tās caurās, bet necaurās.
5 latus izvilkuši, tāpēc, ka bija šie tirgoņi, bija tie kooperatīvi saucamie tur, un tirgoja zābaks pa 5 eiro, varēja zābaks latiem, varēja 5 latiem zābaks nopirkt. Es laimīgs nopirku pa 5 latiem zābaks. Un arī 5 dienas nostaigāja ar viņiem, jo viņi saplīs. Katrs lats pa 1 dienu. Ja tad nācās, protams, kaut kā jau pēc tam nopirkt bišķi labāks, ja, bet tā bija neprāts, ja, bet Dievs grib mūs mainīt. Un es gribu izlasīt vēl nobeigumā no Ebreju vēstules 4. nodaļas. 4. nodaļas 12. pāntu. Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiež dziļi iekšā līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu locekļus un smadzenes un ir domu un sirds prāta tiesnesis. Vēl arī 13. pāntu. Un nav radījumi, kas viņu priekšā apslēpts, bet viss ir atsekts un atklāts viņa acīm. Viņam mēs dosim norēķinu. Dieva vārds ir viss atklāts. Un katrs mūsu nolūks, mūsu nodoms, tas ir viss viņam zināms. Vai es esmu augstprātīgs vai neesmu augstprātīgs. Tāpēc svarīgi, ka mēs pārmeklējam savu sirdi, jo mēs dosim norēķinu par savu dzīvi. Kā mēs esam dzīvojuši, vai mēs esam lietojuši. Un mēs nevarēsim tajā dienā pateikt, bet man nedarbojās. Vai es meklēju atbildi, kāpēc nenotiek tā vai tā, vai kāpēc atkal notiek pretēji. Jo Dievam ir atbildi uz visām lietām. Un, ja būsim kā bērni, ja mēs vienkārši piesim pie šī vārda, tas ir labi, kad ir gudrība. Dievs dod atklāja arī gudrībā dziļumus kaut kāds vairāk, kā tas notiekās un ļauj ieskatīties, ka mēs vairāk apzināmies. Bet katram brīdim, katram laikam ir savs nolikts laiks, kad mēs to spēsim paņemt, saprast, mēs sapratīsim. Bet mums ir pats galvenais. Ja tā ir maize, kam tas domāts? Tā nav skatāmā maize, tā ir ēšanai. Tā ir. Ja ir drēbes domāts, tad kam? Ģērbšanai, lai būtu silti. Vai arī bišķi vēsāk, kuram gadu laikam skaisti kopā. Bet tas būtu, lai mēs to lietotu, nevis izķidātu, nolikt kā skatāmo maizi, tikai raudzītos virsū, iekals tā, ka neēdis, ja, un viss. Tā ir plasmas maize. Nē, ja ir maize, tā ir ēšanai. Un tāpēc mums jābauda tas, ko Dievs teica. Un tie vārdi, ko Jēzus teica, kas mani nebauda, tam dzīvības nav. Un mācekļiem tas bija par smagu. Viņi nesaprata 70 mācekļi. Kā mēs varam baudīt Jēzus asins, kā varam baudīt Jēzus miesu, kā to varam baudīt? Un tiešā veidā baudīt, ka mēs izbaudām, jo viņa brūcēs ir dziedināšana. Kā, bet tur vārds vienkārši kā bērni, Dievs. Un ja es nesaprotu, debes tēt, es gribu to saprast, es gribu to satvert un es gribu palikt tajā. Es gribu iesakņoties tajā. Halleluja! Pāvils kādā vietā teica, parādiet savus darbus no savas ticības. Es parādīšu savus darbus no savas ticības. Es negāju ar tukšiem vārdiem. Es varbūt bišķi savādāk izsakos, ja? Jā, bet es negāju pie jums ar kaut kādiem gudriem vārdiem. Es nācu Dieva spēkā. Dieva spēkā. Teicu vienkāršs vārds, bet tie bija pilni ar spēku un dzīvību. Un tajā pašā laikā Jēzus teica mums, ejiet un sludiniet. Ejiet un sludiniet. Patiesībā tas jau ir tas uzdevums, ko viņu sirds sāp. Tā ir tā viņa nasta, ka cilvēki dzirdētu evaņģēliju vēstu, lai viņi dzirdētu, lai viņi var nākt pie Kristus, pie dzīvības devēja, nākt un iemantot. Bet kamēr mēs sēžam un mēģinam atrast īsto pareizo gudrību, mēs īsti nevaram aizvest. Caur ģeķīgu sludināšanu Dievs izmainīja apstākļus. Un, ziniet, vakar es par to domājot, atcerējos to laiku, tie 90. gadi, 91. 2. jau gads, 3. pat gads, kad Ķekavā mēs gājām, tur sludinājām. Patiesībā pretestība bija diezgan liela. Bet mēs kaut kā nepārdzīvojam par to pretestību. Mēs bijām pilni ar to deksmi. Mēs nesām evaņģēliju vēsti. Mēs nesām evaņģēliju vēsti. Cilvēkiem stāstījām pa labi, pa kreisi. Un, protams, bija daudz, šitie sektanti vēl.
bet tajā pašā laikā ļoti pieauga ticīgo skaits. Ļoti pieauga ticīgo skaits. Dzirdiet? Pieauga. Kā, bet tur, ko? Es nevaru izskaidrot, kā tas bija. Bija, kas smējās, Dieva vārds par to saka, tas būs. Bet Jēzus šī nasta saprot, kā lai cilvēki būtu glābti. Par to viņš pārdzīvo. Un ja mēs paklausām viņu vārdam, un tad es domāju pie sevis, jā, reizēm es laiku gaidu, mēģinu pateikt kaut kā labāk, gribas izteikties labāk, un tad kaut ko cenšos darīt, un tad nesanāk atkal kā, un tad sapratu vien Dievs. Es centīšos no savas puses, cik es spēju, bet tu, kungs, svētī un pagriez to, lai tas nes svētību. Jo caur ģeķīgu sludināšanu Dievs pasauli nolēma glābt. Caur ģeķīgu sludināšanu. Ja tu saproti, ka tu neesi pietiekoši gudrs, tu esi labs kandidāts viņa darbā. Halleluja.